Pulsāra, Kryptona, termālā uzlika. Tagad arī iegādājama pie premiumoptikas.lv. Attaisīsim vaļā kastīti, apskatīsimies, kas mums nāk līdz komplektācijā. Izliksim visu sēriju ārā, paskatīsimies, kas ir kopīgs, kas atšķirīgs, un pats galvenais mēs dosimies dabā, lai saprastu, kādās distancēs ar šīm termouzlikām mēs varam strādāt. Viss piemērotāko termālo uzliku iegādājies pie premiumoptikas.lv, lai mēs varam veidot vēl saturīgus video, un tava izvēle būtu vēl vienkāršāka taviem nākotnes pirkumiem. Nu ko, tad taisam vaļā Kryptonu. Magnētiska kaste, varena soma, pamācība, kā lietot aplikāciju. Mums ir manuālis, un manuālī paslēpusies 3 gadu garantija no ražotāja. Somiņu mēs varam uzlikt uz pleca. Siksniņu mēs nevaram noņemt, ar to būs jāsadzīvo. Varam vaļā, un šeit mēs atrodam mikrošķiedras drāniņa, okulārs, lai mēs varētu izmantot termālo uzliku arī novērošanai. Lādētājs, USB 2 akumulātors ar visu aizsegu vāciņu, ja mēs viņu pārnēsam kabatā, lai neveidojam izsavienojumu un nesabojājam kontaktlīgzdes. Te vēl mums nāk līdzi pults, lai mums nebūtu vienmēr jāsniedzās pie pašas termouzlikas, lai noregulētu savu ideālu attēlu ar encoderi, caur menu ieslēgt, izslēgt, kalibrēt un veikt video ierakstu, apusēji līmojošie skoči. Ir, lai mēs varam pielikt pie laidnes vai sev vērtā pozīcijā uzlādes platforma. Ja mēs akumulātoru nelādējam pie pašas ierīces, tad mēs to varam darīt uz šīs platformas. Te gan ir micro USB līgzdiņi, nevis C-Type 2. Šis tad mums ir Kryptons ar abiem vākiem un okulāra aizsardzības vāku. Bet ko es neredzu? Es neredzu šeit vadiņu. Nē, es šeit redzu vadiņu. Mums ir USB 2, C-Type. Un te vēl mums stāv tāds adapterītis uz micro USB, lai mēs varam salādēt platformā savu akumulātoru. Mikrošķiedras rāniņa vēl un atslēdziņa, lai mēs varētu pielāgot savu okulāru. Jā, un nu tad liekam strīpā visas modeļus un skatāmies, kas ir kopīgs un atšķirīgs. Kryptona otrā termouzlika sērija. Pulsārs pirms tam ražoja pirmo, tā bija nedaudz savādāka korpusā, viņa izskatījās tā kā šādi, šī tad ir šāda. Tas nozīmē, šai uzlikai ir labāka, pareizāks izsvarojums korpusam, lai mēs šautu tālāk un precīzāk. 2 veidu objektīvu un 2 veidu sensoru, tas nozīmē 35 mm objektīvs ar 384 sensoru un 17 mikronu pikseļu izmēru. Un mums ir arī 640 sensors ar 50 mm objektīvu un pikseļu izmērs šeit mums ir 12 mikronu. Labā lieta, ka šai sērijai ir ļoti labs ekrāns. Ekrāns ir kāda izšķirtspēja 1920 uz 1080, tā kā mēs varam droši palielināt savu attēlu līdz pat manā skatījumā 8 reizēm un nezaudēt attēlu kvalitāti. Stiprināšanas metodēm tātad ir 2 veidi stiprināšana. Viena ir, ja mēs izmantojam bajoneti, ja, tātad, kur mēs stiprinam okulāru, arī pulsāra oriģinālos gredzenus. Un otrs, protams, mēs varam skrūvēt vītni, un te jau mums ir, kur izpausties arī citu ražotāji, piemēram, kā Rusen un citiem, ja, tad skrūvējam virsū un tādā veidā savienojam. Un, ja tev, protams, rodās jautājumi, kā viņi savienot, sazinies ar mums, mēs tev pastāstīsim, ja, un vienmēr, kad mēs ielāmies termālo uzliku, jāatcerās, ka mums ap stobru un optiku ir jābūt pietiekoši vietai, lai mēs varētu uzlikt virsū gredzenu. Šeit mums ir C-Type savienojums, ar ko mēs varam viņu salādēt, pārlādēt datus. Šeit mēs regulējam fokusu, un šeit mums attiecīgi ir ieslēgšana, izslēgšana, menu. Īsceļš ir, ka mēs regulējam gaišumu un kontrastu, un garais īsceļš, kad mēs varam ieiet iekšā izvēlē. Jā, nu tad pēc manas pieredzes ir klasiskā medību optika, kurai nav regulējuma paralakse. Man nav nācies viņu piešaut. Bet tur, kur regulējuma paralakse, var gadīties, kad ir nepieciešama korekcija. To ļoti vienkārši var izdarīt menu izvēlē. Klikšķis solis ļoti vienkārši. Viens klikšķis uz 100 metriem 1 centimetrs. Tā kā viņi var pielāgot, bet tajos gadījumos mums jāatcerās, ka mums jābūt stacionāri piestiprinātam gredzenam, lai noņemot un uzliekot atpakaļ, mums nemainās trāpījums. Pats galvenais jāiet dabā un jāskatās, cik tālu mēs savu meža ruksi varam ieraudzīt, vai mēs varam ar šo, piemēram, 300 metros novadīt mazo sivēnu, vai mums nepieciešams jau 50 mm objektīvs. Dodamies ārā dabā un skatāmies.
Nu, ko viestur? Esam atpakaļ. Izmēģinājām kriptonu, izspaidījām pogas, izregulējām visu kaut ko. Nu, kāds tavs viedoklis ir par viņu? Nu, zin kā, es tā iedomājos, tagad ir modē kriptovalūta. Jā. Šodien arī kriptons, jā. Ieguldījums nākotnē. Bitcoins. Man liekas, ka patstāvīgāks nekā kriptovalūta. Jā. Tu nevar tā iepirsties. Tā kā iegādājieties kriptonu, bet tieši no Premium Optics LV tas noteikti ir labāks ieguldījums nekā kriptovalūtā. Viņa vērtība tik daudz nemainās. Nu, vismaz tas modelis, ja es nemaldos, 4. gadu tirgot, nu pat jau ir. Mēs savā laikā esam diezgan daudz viņu mocījuši šautavē, uz 9,3 kalibru, uz 223 šāvuši lielās distancēs. Viņš tiešām strādā, viņu var piešaut arī. Ja ir klasiskā medību optika, vismaz uz savām optikām, kur nav mainām paralaksi, tad piešaut viņu nevajag. Mēs testējām kriptonu arī kopā ar citām ierīcēm. Jā. Un teikšu tā, ka viņš ļoti labi rādīja. Es arī nesaprotu, izmetās jaunās ierīces nerāda tik labi, cik kriptons rādīja. Es nesaprotu, kāpēc. Nē, nu tā varbūt ir konkrēti tā modeļa veiksmi, jo es saku, tur noliekot daudz svītiņā var gadīties, ka viens vai otrs rāda bišķiņ labāk. Nu, es pie viņas pieredzi, man grūti pa viņu varbūt objektīvi izteikties ir, ja. Nu, bet pieņemsim, ja tu uzlikt viņu tagad uz plintas virsū un viņš tā būtu galā. Nav baigi čakarīgi regulēt to asu un pogas spaidīt vai kaut ko? Nu, man, zin kā, tām pogām ir, pagroz šito pogu tagad, un pagroz to pogu. Šis ir stingrs, es jau zinu, es jau čakarēju. Nu, tas ir varbūt tāda viena lieta ir, bet tas man liekas, ka ir pilnīgi jauns no pastītis, un tad iestrādāsies, jā. Bet pie tām pogām es esmu pieredzis, nu, tāda ir izvēle. Kad viņš tikko radās kā modelis, man prasījās tās pogas, ka viņš varbūt tā kā vertikālā līnijā būtu vieglāk saprast, jo tagad tu spied meņo, tad tev bišķiņ tā kā jauki, ja tu tumsā to skaties, bet tev atkal nāk pults līdz. Jā, un tā ir baigi forša alternatīva, tagad, ja tu tumsā gribi, tad pultī galā ir encoders, ar ko tu vari šīs te pogas nodublēt, un tad veiksmīgāk manā skatījumā nekā tumsā spaidot šo te. Bet tā, tas viss atkarīgs no roku garuma un uz kādas optikas tu liec. Ja tu liec uz platleņķa vai kādu 42 optiku, tad noteikti visi var aizsniegties, nu, ja 56, nu, tad garākām rokām jābūt ir un tādā veidā. Un, protams, visām optikām ir ļoti svarīgi saprast, uz kādu tēmu liek. Noteikti tālšaušanas optikām viņa nebūs tik ļoti piemērota, ja vairāk uz klasiskām medību optikām, varbūt universālām, kas ir paredzētas zinēju medībām un gaidē, teiksim, tur no 2 līdz 9, ja, no 1,5 līdz 6 vai no 1 līdz 8, tas ir tas, kur viņas būtu vairāk piemērotas. Un okulārs, kā tev tā visa pieslēgšana, pielikšana klāt? Jā, no tos okulārus viena lieta tad šeit ir oriģinālais, ko piedāvā ražotājs. Ja mēs izmantojam bajoneti, ja, bajonetes gredzenu oriģinālo, tad viņš darbojās šādi. Nu, protams, vēl arī ir tās ražotājs kā Rusans, kad mēs varam uz citu sistēmu pāriet. Vāciņš, baterijas nomaiņa? Jā, man šis vāciņš ļoti simpatizē. Tā māciņa, kas man patīk, viens no labākajiem risinājumiem manā skatījumā ir vien izmantojam magnētiskos. Pirmkārtām, ja tev ir tāda situācija, ka tev ātri jāšauj, tev viņš attaisās pats vaļā. Tā ir laba lieta. Ja, un tu vari aiztaisīt gan šādi, un tu vari aiztaisīt arī šādi. Kad vispār nekāda skaidra ir. Tā kā tas risinājums ļoti foršs, man patīk. Un baterijas? Baterijas arī tumsā, mierīgi viņu var uzlikt, ja. Te ir tāda nedaudz cits reliefs, ja ar rokām plikām liek virsū, tad vienmēr uzliks jāatcerās, ka viņš vienmēr ir uz pogu pusē ar reliefu. Arī forši uzliec, forši noņem nost. Un tā kā viss super, lietošanas vaina tikai. Tad skatāmies termobildi, skatāmies no 50 līdz 300 metriem, lai saprastu, vai ir vērts ņemt jaudīgo vai varbūt pietiek ar 35. lēcu. Kas ir jāatgādina to, ka bija super liela migla, bija reāli miglas apstākļi, gribējām nākamajā dienā notestēt, gribējām pulsram uztaisīt tā, ka ir tiešām arī sausi laikapstākļi dienas laikā, bet sāka līt lietus. Nu, un tad, diemžēl, sanāk tā, ka Diāna saka, ja mednieks iet medībās, tad vajag pārbaudīt kārtīgi ierīces. Nu, jā, gan lietu, gan miglā, ja? Jā, un tad mēs testējām miglas laikapstākļus, un pēc tam arī redzēs, kur būs siltuma bildes, kad arī ir lietus un migla kā rāda. Skatāmies pa 50 metri, vajag forši tas, ka nav baigi daudz nekas jāgriež, jo tāpēc, kad nav palielinājumu. Jo viss palielinājums ir, sanāk, to, ko tu redzi šobrīd te, ir tas, kur tu zūmos iekšā ar savu optiku. Kā, nu, tādā ziņā. Nu jā, nu viss skaidri redzams, redzi, rūkšiem redz, kas ir kuilīts ar visu savu mantību, ja? Arī cūku mammai pupus var redzēt, rūksīti mazo vajag forši var ieraudzīt, bukam radziņu forši redzam. Pasties, cik labi ir 50 to lēcu. Jā, nu jā, es teikšu tā, ka mums blakus bija citi aparāti, kriptons ļoti labi rādīja. Tiešām ļoti labi rādīt, tur nav nekādas digitālās iespējas pietuvināt, nu, bet tā viss super tā kā. Un arī siltuma bildi 50 metros, es mūžu redzam, ka migla jau izveidojusies, diezgan pabieza.
Tad arī tos 50 metros, fantastiska bilde, ne? Jā, nu to siltumu tik labi redz. Tas ir super. Nu, tev klausies 50 metros, to 35 vai 50, to veik kaut atšķirību. Nu, 50 metros, ja mēs skatījāmies buka atziņiem, 50 varēja redzēt, nu, pat izvērtēt, es teiktu, nu, 35 var redzēt, kad ir ragi. Jā, tas ir vienīgais. Bet tā, protams, ka 35 pilnīgi pietiek. 50 metri barotā, 35. Jā, protams, un arī termo nav paredzēts buku medībām. Būciņā medīja ar dienas optiku, agri no rīta. Nu, tad ejam 100 metriem, vai arī 100 metrī abi divi. 100 metri, jā, ragus redz, arī 35 var redzēt žuburs, kas ir ļoti labi, jā. Bukam var pamanīt arī 35 nojaust, jā. Bet, nu, kā 50 rāda tos rukšus, elektrības, tos vadas un meža fonu. Un skaties, ja tu ieskaties iekšā, nu, iedomājies, ja tev ir dienas optika, vēl to liezulmo iekšā, tu redzi bukam ragus. Jā. Nu, viena lieta ir tas, ka šeit pulsārs, kaut vai tas modelis ir jau 4 gadus, viņš ir ielicis HD izšķirtspēju ekrānam. Jā. Un tā arī laba lieta ir. Priekš tā, ja tu velc, un manā skatījumā līdz 8 reizēm viņš pilnīgi notur tas ekrāns, to bildi, tā kā tā arī laba lieta ir. Jā, bet, nu, es saku, es pats biju sajūsmā, kad skatījos. Jā, nu, es pateikšu godīgi, šis Krypton XG modelis rāda daudz labāk nekā viens otrs jaunais sensors. Ar tādu pašu izšķirtspēju. Pulsāram tieši arī. Jā, ar tādu pikseli izmēru. Un arī siltums ir. Te būs arī jautājums, kā Migla spēlējas uz to visu. Nu jā, 35 ir tāda dūma kaināka. Tā bilde, bet 50, nu, viņš arī tagad skatoties rada sajūsmu tāpatām kā tajā vakarā, kad mēs skatījāmies. Nu, ja mēs ņemam pa 100 metriem, ko tu saki, kādas atšķirības ir, kur izvēlēties? 100 metros, nu, 35 arī pilnīgi pietiek, jā. Tā cenas atšķirība, man liekas, nav nemaz tik liela, vai ne? Nu jā, tas kaut kur ir 2,5 bišķiņu virs, un tas kaut kur ap 2 ir. Nu, tā 500 eiro. Nu, tad reku 200 metri. Te bija, es pēc tam iezūmoju viņu iekšā digitāli, teorētiski tas pats, ko tu redzēsi, arī, ja tu piezūmosi ar dienas optiku. Šitie cik mums metri ir? 200 metri. Jā, bet tu redzi, teiksim, es tagad skatos uz plēsējiem. Ar 35 to arī lapsēji var nojaust. Un jāsaprot, ka 35 šeit ir 384 sensors un 17 pikseli izmērs 17 mikroni. Jā, nu jā, tā kā brīnišķīgi. Nu, 200 metros arī, nu varbūt šī gada sivēnu nevar nomedīt, bet pērno sivēnu pilnīgi mierīgi var paņemt. Un tad reku, un arī ragus redz. Kas tādai uzlikai liekas, wow. Un tad reku ir arī siltums 200 metri. Un te jau tu esi miglā tīts. Un te ir saliktas divas bildes. Pa kreisi ir, kad lietus līst, un pa labi, kad ir migla. Jā, bet tiek pa kreisi ir migla? Ja pa kreisi ir lietus, pa labi ir migla. Nu jā, var redzēt lietas atdzesējas ceļi ir vienādā. Pa labi var redzēt vēl, kur mašīnas ir braukušas. Grants, nu, ceļš ir grants seguma. Nu, ko tu saki, pa 200 metriem ir atšķirība, vai kuru izvēlēties labāk? Nu, 200 metros, ja nav vēlēšanās baigi skatīties tur trofeju, ar 35 var medīt. Nu, teiksim, labi, nevar medīt, teiksim, pērno šī gada ruksīti, vai lapsē būs grūtāk trāpīt, bet pērnēs ruksītis tādā izmērā ar viņu var medīt un nekādu vai nav. 300 metri un 300 metri, kāpēc tas izšķirošais ir jautājums, kas te notiek salīdzinājumā. Un te jāsaka tas, ka virsū jau tiem dzīvniekiem ir migliņa tāda maza izveidojusies. Bet ar visu to? Nu jā, redz ragus. 35, tas man ļoti liels pārsteigums ir. Tagad mēs skatījāmies, man tā likās, ka vairs tā kā nevar nojaust, bet nu, to var redzēt. Nu, protams, mums ir okulārs ar 3-kāršīgo palielinājumu. Jā. Un 50 ļoti labi ir. Jā, nu 50, teiksim, iedomājies, ja tu pievelc reizes, 6 reizes, teiksim, tāda labs, tu mierīgi var nomedīt. Izvēlējās dators, papildus spēki. Jā, slingums aiziet pakaļ lādētājiem. Jā, miglātīts, pamatīgi, jā, abos gadījumos, bet es teikšu tā, ka viņš ļoti labi rāda. Pa to 35 man ir pārsteigums, jo es gaidīju, ka tu principā vispār neko neredzēsi. Ja skatāmies uz tīri uz suņiem, mēs redzam kājas, pa ko es vienmēr piesienos. Es teikšu tā, ka 300 metros es noteikti nemedītu ar 35. Es nevarētu tik precīzi trāpīt. Arī jāsaprot, ka
Tas suns sastāv, nezinu, ja tas būtu ruksis, tad viņš var sasgadīties, ka sastāv no 500 pikseļiem, ja? Tad 2 pikseļus nokļūdies un pašai pāri, bet ar 50 pilnīgi mierīgi un ar kriptonu, ar šāds tālšaušanā ir vēl lielāks distance, kur viņi var strādāt. Nu, ko mēs tur esam izgājuši cauri ierīcēm, izpētījuši pogas, izmēģinājuši, apskatījušies termobildi, pastījušies, kas iepakojumā arī nāk līdzi. Kāds ir tavs viedoklis par šīm divām, kuru labāk izvēlēties un kādiem apstākļiem? Ja budžets atļauj, noteikti jāņem 50. Tur jautājums ir, cik ir tā cenas starpība. Varbūt, tagad viss mainās, arī cenas varbūt mainīsies modeļiem. Un tas varbūt ir tāds jautājums, bet, teiksim, ar 35 mierīgi līdz 200 metriem var medīt. Ja? Pērno ruksīti var nomedīt, tā kā pilnīgi pietiek. Ja ir vēlēšanās saskatīt bukampā lielāko distanci ragus vai briedim, tad 50, un arī tāpat, ja mēs skatāmies uz 300 bildi, tīri matemātiski skaidrs, ka 300 metros nebūtu labi medīt tādus vidēji izmēra medījumos, ja, teiksim, arī jau varbūt pārnēs ruksis priekš 35, tas būtu par daudz, bet ar 50 viss kārtībā, ja var sarēķināt balistiku, saklikšķināt uz optikas, vai saprast, kāds iznesums, ja kāds mildot tīkliņš uz optikas, tad mierīgi var medīt. Bet 50 es arī domāju, pirms tā situācija sēž turnī, man tagad no 400-500 metriem nāk zvērs, vai es zinu, vai man tagad jāsēž klusām un jāgaida kaut kas, tad tādā ziņā 50 labāk, ka tu ieraugi jau ātrāk viņu un saproti, kas tāds ir, ne? Protams, vienmēr tev vairāk informācijas, labāk izšķirtspēja, lielāks objektīvs, tev nāk tikai pa labu. Un, teiksim, 640 ar 50, tu vēl ar dabūni diezgan normāli redzesauku, tā kā tur viss ir kārtībā. Protams, ja mēs salīdzinām šos divus, šis noteikti ir labāks. Bet šis medīt līdz 200 metriem, ar viņu var medīt, uz 100 metriem arī mazos plēsējus var medīt. Vienkārši jautājums, cik ir vēlēšanās ieguldīt. Bet arī, man liekas, svarā viņi vienādi ir, ne? Tur iedomājas tikai lēcis izmērs. Jā, tas arī objektīvi izmērs, tas arī viss, jā. Ļoti labs, vēl joprojām aktuāls, ko es gribētu redzēt kripto modeļos. Atālu mērītāji. Es pat iedomājos, kur viņu vajadzētu izvietot. Kā izdarīt? Tagad ir modē, kad liek iekšā tur turņos un baterijās, kur tur vēl ne. Ļoti iespējams, ja mēs, teiksim, ieliktu atduri, lai akumulātors pareizi nostājas šajā pusē. Te ir vietiņa, teiksim, ja. Un atālu mērītāji varbūt mēs liekam šajā baterijā. Šitā saucās, kā mums saucās. Ar visu bateriju? IPS7. Iedomājies, ja viņi būtu IPS7 LRF un šeit iekšā atālu mērītājs. Tas jau būtu kaut kas. Jā. Mēs viņu varam īstenībā korpusu, mums atļauj viņu pastiept uz priekšu, jo šeit ir 218, 650 elementi patiesībā iekšā. Viņi var būt šādi te un iebūvējumi iekšā atālu mērītāji, tā kā līdzīgi kā treilā trešajā. Viņš jau fiziski diezgan mazs. Tā kā tā, Labi ideja. Jā. Tas tā kā jāskatās, ja nākotnē būs, tad zinu, no kurienes viņa dabūja. Informācija, jā. Ir tāpatām, teiksim, Telosam XT, jā, tas mazais korpusiņš. Tā kā, un tas ir tas vienīgais, kas viņam pietiek, viņš var palikt tieši tāds pats, jo ekrāns ir pietiekoši labs ar HD izšķirtspēju, ja, 1920 uz 1080. Viss ir izdevies, viss ir super. Viņiem arī, starp citu, bija kaut kāda atjauninājuma, kad viņiem pielikās klāt tas zaļais fons arī, un tā kā tur arī laikam ejot priekšu, tāpatās, ka tas ir vecs modelis, tāpatās viņam visādi atjauninājumi. Un ar ko nozīmē vecs modelis? Mūsdienās 4 gadu laikam ir vecs, jā? Mūsdienās jau jāsaka, tagad jau pa mēnešiem jāsaka, ka jau veci paliek. Kādreiz tur 10 gadus nakts aparāts tur uz jau bāzes nekāda vaina var lietot. Tā kā, ja tu domā, kuru no termo uzlikām labāk izvēlēties sev no šī ražotāja, no citiem ražotājiem, vai piemēram, mazo vai lielo kripto, droši sazinies ar mums, zvani viesturam. Pats galvenais iegādājies pie premiumoptikas.lv, lai mēs varam veidot foršu saturu, lai nākotnē tev būtu vieglāk izvēlēties vienu vai otru ierīci medībām. Un uz tikšanos nākamies video. Jā, čau! Visi labāk!